lielu cilvēku uzmanību ir izpelnījies Krievijas dronu ielidošanas akts Polijā. Viņi ielidoja tur iekšā visticamāk caur Ukrainu, un, salīdzinot ar tiem skaitļiem, kādi Ukrainai regulāri uzlido, tas uzlidojums bija diezgan maz, bet no otras puses tas arī nebija kaut kā viens drons, kurš tur nejauši iemaldījās iekšā. Un, Polija tiešām sasauca tur tādu NATO sēdi un teica, ka, viņiem tagad ir problēmas ar Krieviju un sāks domāt, kā reaģēt vai nereaģēt. Un no Latvijas iznāca kaut kāds tur armijas pārstāvis un teica, ka ja pie mums viņi būtu ielidojuši, tad mums būtu daudz labākais. Mēs būtu notriekuši tikpat, bet visticamāk vēl vairāk. Pieņemsim, ka tieši tādi paši droni būtu ielidojuši pie mums kaut kur pāri Baltkrievijas vai Krievijas robežai. Protams, pastāv tāda lieta kā militārais noslēpums. Nevar zināt, cik efektīvas ir tās radaru stacijas un tā. Un, protams, ir arī izskanējusi kritika, ka mums nav tādas baigi foršas reaktīvās lidmašīnas, kā varbūt Polijai ir. Kaut gan, labi, te ir Baltijas gaisa telpā kaut kāda internacionālā patruļa, kaut kādas lidmašīnas no citām valstīm, bet reaktīvās lidmašīnas nemaz nav tas labākais variants priekš tādu dronu notriekšanas. Tur ir daudz efektīvāki varianti, kā Ukraina pierāda. Bet pieņemot to, kad visas valstis strādā vienlīdz efektīvi, teorētiski pieņemot to, tātad mēs runājam šeit par Baltijas valstīm un par Poliju, tad mēs varam salīdzināt sekojušos parametrus. Tātad, cik kilometri robežas ir uz 1 miljonu iedzīvotāju? Un cik kilometri robežas ir uz 1 miljārdu iekšzemes koprodukta? Un šeit, nākas secināt, ka Latvijai tie rādītāji nav pārāk labi. Faktiski, Polijai šie rādītāji ir no visām salīdzinājumajām valstīm visideālākie. Vissliktāk klājas Lietuvai vienkārši iemesla dēļ, ka viņiem ir vairāk kā 940 kilometri ar robežu ar Krieviju un Baltkrieviju. Šeit es tiešām Baltkrieviju un Krieviju metīšu vienā maisā un šīs abas robežas skaitīšu kopā, tāpēc, jo uzbrukums Ukrainai, pilna līmeņa uzbrukums, arī sākumā pie Kievas pilnībā sākās caur Baltkrieviju. Un, Krievija faktiski praksē jau nodemonstrēja, ka, ja viņi grib kaut ko bīdīt, tad viņi to var bez problēmām ērti, eleganti darīt caur Baltkrievijas teritoriju. Un, nākas secināt, ka Polijai, piemēram, ir 17 kilometri šādas robežas uz 1 miljonu iedzīvotāju. Latvijai turpretim ir 247 miljoni. Un arī, ja mēs ņemam te vairāk tādu finansiālo aspektu, tad aina neizskats labāk. Polijā tie ir 0,68 kilometri uz 1 miljardu ASV dolāru, kamēr Latvijā tie ir 9,4 miljardi. Uz 9,4 kilometri uz 1 miljardu ASV dolāru. Tātad, ko mēs no šiem skaitļiem kopsavilkumā varam secināt? Ja visas valstis resursus izlietotu vienlīdz efektīvi, tad Latvija būtu daudz sliktāk sagatavota. Jo mums ir mazāka ekonomika un arī mazāks iedzīvotājs skaits. Mazāk iedzīvotāju skaitu ir iespējams veidot mazāku armiju, vienkārši nav tik daudz cilvēku, no kuriem var izvēlēties. Un, ja ekonomika nav tik liela, iekšzemes koprodukts nav tik liels, tad arī priekš armijas nesanāk atvēlēt tik daudz. Protams, varētu vēl tur iedziļināties, cik reāli ir dienējošo skaits, varētu vēl konkrētāk skatīties uz iekšzemes koprodukta
izdevumiem, priekš aizsardzības, bet, jūs pēc idejas saprotat to ainavu. Tātad tīri objektīvi skatoties, zem prezumpcijas, ka, visas valstis savus līdzekļus izmantot vienādi, Latvijai tā ainava nav tā labākā. Un šeit tad vēl nāk pa virsu visādi pieredzes faktori ar korupciju. Jā, mums Latvijā ar korupciju ir ļoti liels problēmas. Viņai faktiski visu valsts aparātu cauri vijusi. Jā, viņa ir gan pie likumdevējiem, tātad Saeimā un pašvaldību domēs. Korupcija ir arī, izpildu varā, tātad policijā, KNAB, iekšējās drošības birojā un tā tālāk. Un arī, protams, tiesu sistēmā. Korupcija ir, visās varas, tajos balstos, tajos svarīgajos. Un, vismaz pēc manas pieredzes es varu skaidri un gaiši teikt, ka Latvijā bieži vien valda tāda kā institucionālā disfunkcija. Teorijā uz papīra institūcijai ir kaut kādi uzdevumi un kaut kādas kontrolu funkcijas, bet praksē ar dažādām funkcijām institūcijas netiek galā. Bieži vien viņas drīzāk darbību imitē, nevis to reāli veids. Tas ir sevišķi spilgt novērojams, ja ir runa par korupciju un par valsts līdzekļu izzakšanu. Un šeit tad mums arī ir jāskatās uz militāro pusi, jā. Un tur arī, pēdējo gadu laikā ir bijuši dažādi skandāli. Jā. Ja mēs tieši tagad uz robežu skatāmies, es te par robežu runāju, tad vajag atcerēties, ka IGADA, kura, manuprāt, ir ļoti korumpēta kompānija un faktiski viena no Latvijas lielajām nelaimēm. Ja? Mums vajag atcerēties, ka IGADA būvēja tur taču austrumu robežu. Un tur ilgi bija bardaks, un tur vilkās, un tur bija visādas korupcijas lietas, bet tad viņas tur aiz slēgtām durvīm kaut kā tur izšķibēja, klasiskais variants kaut kādiem tiesnešiem, tur kaut kādus kukuļus laikam iedeva, viss slepeni, viss klusi, čuk, izšķibēja, cilvēki aizmirs un viss kārtībā ir. Jo Latvijā bieži vien korupcijas skandāli tā arī tiek risināti. Nevis ar reāliem cietumsodiem, nevis ar reāliem būtiskiem naudas sodiem vai liegumiem piedalīties kaut kādos valsts iepirkumos. Nē, bet vienkārši viņi tiek izvilkt un beigās tur nekas nenotiek. Un faktiski no tiesu sistēmas puses un arī no KNAB puses tiek aktīvi stimulēta korupcija, tiek aktīvi demonstrēts, ka zakt lielā mērā no valsts ir ļoti atbalstāmi, ļoti pozitīvi, un to tā vajag arī darīt. Un tad ir arī papildus tam vienkārši dažādi incidenti ar līdzekļu neliederīgu izlietošanu. Tātad ir incidenti, kad tiešām tiek ļaunprātīgi līdzekļi izzakti. Un ir arī vienkārši, kad tiek pavirši strādāts, ir gadiem, kad tiek pavirši strādāts, un līdzekļi tiek neefektīvi izlietoti. Tāds liels valstiska līmeņa skandāls, kas nav ar aizsardzības sistēmu tik ļoti saistīts, bet ir saistīts ar lidošanu, ir Kariņa lidojumi, kur arī, faktiski tur kaut kāda izmeklēšana bija, bet tad tur pa labi, pa kreisu melnās naudas aploksnes sāka tecēt. Beigās tur, kaut kāda apkopēja bija vainīga vai kaut kāda zemāka ranga sekretārs, un Kariņš vispār nemaz beigās nezināja, ar ko viņš ir lidojis un kā viņš ir lidojis, un, tā kā nezinīts brīnums zemē, faktiski viņš tajā lidmašīnā ir kāpis iekšā. Tas ir oficiālais no iestādēm, tas skaidrojums, un tur beigās, it nekas nenotika. Tas ir, tur maisās nekompetence ar korupciju. Bet tad bija arī tāds incidents, kur bija tāds piemineklis pie kaut kādas militārās bāzes, man liekas, pie Ādažiem, kur to CVRT vienu uzlika vienkārši uz tāda betona bluķi, tā kā varbūt agrāk padomu laikos kaut kādu T-34 nolika kaut kādās vietās, tā viņi izlēma to tanku tur uzstādīt.
kas ir, bezjēdzīgi, ņemot vērā to, ka tos tankus pirms nepārāk ilga laika mēs pa lielu naudu iepirkam. Ja tie tanki būtu bijuši iepirkti, pirms 20 gadiem, tad tas būtu bijis ok. Jā, bet, mums viņi nav 10 000, lai mēs varētu tā atļauties tur kādu 1, 2 kaut kur tādam mākslas objektam ziedot, jā, un viņi nav arī veci. Viņi nav arī šausmīgi veci, viņi vēl ir, operacionāli un funkcionāli. Un ja mēs paskatāmies uz to, kā ir, piemēram, zemessardze aprīkot, tad tā ir vienkārši stulba izšķērdība. Ja, viņiem bieži vien vispār nav bruņots transports. Un situācija Ukrainā rāda, kad pat samērā novecojusi tehnika var būt liederīga. Bet sevišķi tad, ja nav vispār nekā cita vietā. Tie paši ukraiņi gana bieži brauka apkārt ar kaut kādiem civilajiem transportiem, ne jau tāpēc, ka viņiem obligāti gribētos civilu transportu, bet gan tāpēc, ka viņiem nekā cita nav. Un ik pa laikam arī Latvijā tur vāc kaut kādas vecās mašīnas, brauc konvojos, ziedo viņiem. Ir cilvēki, kas ar to ņemas. Jā. No vienas puses tāda situācija, no otras puses mēs vienkārši izšķēršam to naudu. Tātad, ko es ar šo visu vēlos teikt? Es vēlos ar šo visu pamatot savu pozīciju, kā balstoties uz publiski pieejamu informāciju, uz tādiem publiski medijos atspoguļotiem incidentiem. Mēs varam skaidri konstatēt, ka līdzekļu izlietošana nav efektīva, bet gana bieži tur ir korupcija, izšķērdība, reizēm arī vienkārši nekompetence. Un, man neliekas, ka valsts sistēmā ir kaut kas baigi mainījies. Nav bijusi kaut kāda fundamentāla attieksmes maiņa. Pa lielam tie cilvēki, kas bija agrāk pie šprices, vēl ar vienu pie šprices. Labi, progresīvie tagad ir pienākuši klāt, ja tas tāds spēks, kas agrāk nebija. Bet, viņi tur, satiksmes ministrs, piemēram, tiek daudz par visādām lietām kritizēts. No Lato lapsas ļoti daudz āsa kritika ir sadzirdama par viņu. Bet, vismaz ar ZZS un ar vienotību tas ceļš jau ir iestaigāts, ir jau zināms, kā viņi lietas bīda, jo viņi ir jau diezgan ilgi pie šprices. Un tāpēc man ir pamats uzskatīt, ka ņemot vērā visus šos apstākļus, ka tā Latvijas militārista izteikums nav pareizs. Man ir pamats uzskatīt, ka Latvijā būtu lidojuši iekšā tieši tādā pašā skaitā, tieši tādā pašā formācijā droni no Krievijas, ar mērķiem tikpat dziļi ielidot, tad nebūtu mums tie rezultāti tikpat labi vai labāki. Būtu daudz, daudz sliktāki. To, protams, man liekas, arī noklusētu būtisku daļu, kad viņi tur ir ielidojuši un kaut ko tur darījušies, lai nenestu kaunu pašiem par sevi. Tas drīzāk notika kaut kāda cenzūra, jā, tas būtu, jo Latvijā ir cenzūra. 100. satversmes pants, tas ir vairāk tā kā uz makaronu pacijas rekomendācija. Tur vārīt 3 līdz 5 minūtes, tas ir tā. Teorētiski kaut kā, jā, praksē nav saistoši, galīgi nav saistoši. Jā, es domāju, ka būtu diezgan slikti, ja Krievija tā gribētu darīt un mūs nerot, te būtu diezgan švaki. Vienkārši, to es saku vienkārši balstoties uz iepriekšējiem novērojumiem. Un man arī ļoti liels šaubas par to, vai mūsu valdībai vispār būtu, ja kāda spēja pat gribot kaut ko pie tā mainīt, jo tā korupcija, tā institūcija disfunkcija, tā ir tik dziļa viņu identitātes daļa. Tā viņi attiet nevar. Vienalga, vai tur vēl kāda cita partija pienāk klāt vai ne, varbūt tur nacionāli pienāk,
varbūt vēl kaut kas jauns. Kamēr paliek liels kodols no veciem, tikmēr nekas nemainīsies un būs slikti, būs mati, būs šoki. Lidos iekšā un būs grūti. No otras puses, Krievijai ekonomiski arī pārāk labi neklājas. Ar degvielu viņiem ir liels problēmas, ekonomiski arī liels problēmas. Tā kā varbūt vienkārši mums izdosies izbraukt sveikā cauri, ka tas tā īsti pie nekā nenovedīs. Bet man liekas, tādam nopietnam karam Latvija pilnīgi nav sagatavota, kad tiešām viņiem lidos droni te iekšā, tā kā Ukrainā tas notiek. Paldies, ka skatījāties!